Labdien, dārgie draugi! Atkal runājam par operācijām Epic Fury un Roaring Lions. Un jāsaka tā, ka ir divas lietas, kuras vienmēr vajag atšķirt viena no otras. Ir sarunas un ir darbības. Un brīvdienas tieši ļoti labi parāda, ka sarunas un darbības kaut vai viens otru dažreiz pastiprina, bet tās nav viens un tas pats. Un tad Trumps ļoti bija aktīvs, un tomēr tad mēģināšu pastāstīt, par ko tad viņš šeit runā un kam tam visam no tā ir, kas ir svarīgs un kam ir jēga. Nu, protams, viņš runā par Hormūzas šaurumu, viņš runā par kodolieročiem, kurus nekad neatļaus Irānai paturēt, atkal Hormūzas šaurums. Interesanta ziņa, viņš paslavēja Palantir Technologies, tā ir tāda ļoti laba kompānija, kur attīsta ļoti jaunus, tehnoloģiski jaunus attīstītus projektus. Kādu dienu par to tad jums pastāstīšu. Viņš, starp citu, godīgi pakritizēja ar to, kā viņš sauc fake news media. Irānas propaganda strādā ļoti, ļoti labi un ļoti daudz ziņas, kuras patiesībā neatbilst patiesībai. Bet Irāna ļoti prasmīgi tās iepludina informatīvajā telpā, un tad daudzi laikraksti, daudzi kanāli tās lietas paķer, un tad izplata it kā tas viss atbilstu patiesībai. Un atkal runa par Hormūzas šaurumu, ka visam jābūt atklātam, un tad kustībai kuģu jābūt bez jebkādiem ierobežojumiem. Pa to laiku bija viens ļoti svarīgs paziņojums. Trumps pateica vienā no intervijām, ka pa to laiku, kamēr notiek sarunas, mēs lādējam jaunas raķetes un lādiņus mūsu kuģos. Kas nozīmē, ka, kā es arī teicu, Trumps izmantos šīs lietas, lai iztaisītu operacionālu pauzi, ļaut gan cilvēkiem atpūsties, gan tehnikai atpūsties savas tehniku kārtībā, pievilkt papildus spēkus, atkal pielādiet kaujas arsenālu iekšā kuģos un ar jauno spēku uzsākt, es domāju, ka kaujas darbība tomēr atsāksies. Miera sarunas bija lemtas neveiksmē no paša sākuma. Irānas delegācija nāca ar četrām sarkanām līnijām. Tad pirmā ir pilnīga Irānas kontrole par Hormūzas šaurumu. Skaidrs, ka atbilde ir nē. Kara reparāciju atbilde ir nē. Iesaldētā Irānas aktīvu atbrīvošana, ja šitie divi nē, tad kāda jēga runāt par šo? Stabils un patiesa pamiers visai Irānai svarīgajās jomās, un šeit iet runa par Hezbollah un tam līdzīgiem proksi. Kad, attiecīgi, laikam atbilde arī ir nē. Amerikas galvenā problēma, protams, ir kodolieroči, un tāpēc pilnīga urāna bagātināšanas procesa pārtraukšana, visa bagātinātā urāna rezervju nodošana vai likvidēšana, apņemšanās neattīstīt kodolieročus un pietiekoši efektīvas sistēmas pārbaudīt, ka tā kodola programma nedarbojās, nekādu ierobežojumu Hormūzas šaurumā, ierobežot balistisko raķešu programmu attīstību un pārtraukšanas darbībai ar reģionāliem starpniekiem, kas primāri tad ir šeit. Un tāpēc nekāds pārsteigums nav, ka J.D. Vance, kurš no ASV puses vadīja šīs sarunas, pateica, ka 21 stundu mēs par kaut ko tur runājām, rezultāts nekāds. Skaidrs, jo tās pozīcijas tik atšķirīgas, ka šeit ļoti grūti atrast kaut kādu kompromisu. Pa to laiku cenas naftas turās, uz augšu tās neiet, tas jau ir pozitīvi. Kustība Hormūzas šaurumā patiesībā ir viena pozitīva izmaiņa, kuru es pamanīju, tas ir arī viens no momentiem šajās brīvdienās. Tad, ja iepriekšējā reizē mums tikai viens kuģis gāja iekšā Persijas līča, tad tagad mēs redzam 1, 2, patiesībā šeit ir 3 un 4, 5 un 6. Tātad mums ir kustība gan ārā, gan iekšā, kas nozīmē, ka tie kuģi, kurie tagad iet iekšā, viņiem jābūt kaut kādai garantijai, ka viņiem izdosies no Persijas līča arī izkļūt. Pa to laiku parādījās tā interesantā karte par to, un tad tas stāsts, ka Irāna visu šeit ir nomīnējusi, un tad vecais mīnu lauks, kurš tad šeit ir atzīmēts, vairāki mīnu lauki, tad attiecīgi šis rajons ir ierobežots. Un tad
tās ir visas runas. Tagad sākās darbības. Darbība sākās ar paziņojumu, ka divi ASV jūras spēku iznīcinātāji kuģi Petersen un Murphy ir ienākušas iekšā Hormūzas šaurumā un uzsāka pretmīnu operāciju. Cik daudz pretmīnu operāciju viņi tur paveica, to man tagad grūti pagaidām pateikt, bet tas ir acīm redzams vidējais pirksts Irānai, kur amerikāņi parāda, ka mēs darīsim to, ko vajag, to, ko uzskatām par vajadzīgu, tā kā uzskatām par vajadzīgu. Un vēl jau vairāk tur stāstīt var visu ko, bet nekas ar tiem kuģiem nenotika, neviens viņiem neuzbruka, un ja arī uzbruktu, es domāju, ka visdrīzāk viņi atvairītu šo te uzbrukumu, un bija pat vēl vairāk. Tad Murphy 111, kur viņš ir, DDG 112, piedodiet. Viņš pat ieslēdza savu transponderu, kurš pateica, ka es atrodos šeit, pat civilie visi radari, civilie visi jūras kuģu kustības portāli un visas pārējās. Redzēja, kur tad militārais kuģis atrodas. Tādā veidā viņš tad parāda, ka viņi no kā nebaidās un Irāna neko viņiem izdarīt nevar. Un ja mēs paskatāmies uz kartes, tad tas ir laikam kaut kur aptuveni šeit. Teorētiski tad viņa virzības kurs varēja būt caur šiem te mīnu laukiem. Tad vienlaicīgi arī izpildot kaut kādas pretmīnu uzdevumus. Jebkurā gadījumā amerikāņi parāda, ka viņi ir spējīgi ieiet iekšā Hormūzas šaurumā un ir spējīgi arī kontrolēt lietas un kustību, vispār notikumus šajā vietā. Un, protams, pēc tam sekoja arī Donalda Trumpa paziņojums par to, ka viņš slēdz Hormūzas šaurumu priekš Irānas kuģiem. Redzēsim, kā šis te nākošais solījums tiek īstenot dzīvē. Izraēlas un Hezbollah kauja šeit ir krasi mazinājusies apšaudes un uzbrukumi dziļāk Libānas teritorijai, bet galvenā kauja tagad notiek pie Bin Džibela šeit, kur tad mēs redzam gan apšaudes, gan arī sagrautās mājas. Šī ir viena no video, kur tad parāda Hezbollah kaujiniekus viņu pozīcijas. Tātad Bin Džibel būs tās sīvākā kauja, es domāju, tuvākajās dienās. Tā kā miera sarunas iet uz priekšu, bet patiesībā visi gatavojas darbībām. Un es tā domāju, ka, diemžēl, darbības atsāksies, un mēs redzēsim, kaujas darbība nav beigusies, es domāju, un mēs redzēsim tās turpināšanu. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību, un līdz rītam!